Es pienākumu līdz vēlēšanām varētu tikt uzticēt kādam tehniskam cilvēkam. Mēs nevaram valdībai precīzi pateikt, cik bērnu rudenī ies skolā. To šobrīd nevarētu neviens. Tā izglītības ministre Ina Druviete noraida vakar saņemto premjeras kritiku par ministrijas neprofesionālo darbu. Šodien viņa nāca klajā ar iespaidīgu summu, kuru plāno prasīt valdībai savas nozares attīstīšanai. Stāsta Līva Rauhvargere. Vēl vakar valdības sēdē izglītības ministrija skaidri nerunāja nec par to, vai pietiks naudas pedagogu algām, nec cik liels papildu finansējums nākamgad varētu būt vajadzīgs. Viņi skaidroja, tas atkarīgs no skolēnu skaita, ko pašreiz nevar precīzi noteikt. Šādas atbildes nokaitināja valdības vadītāju. Es reti kļūstu dusmīga, bet reizēm es kļūstu dusmīga, un šoreiz es kļuvu dusmīga, tāpēc, ka nekādi nevarēja saņemt no izglītības ministrijas ierēģiem aprēķinus, cik īsti būs skolēni 1. septembrī. Arī šodien izglītības ministre apliecināja precīzu skaitu un līdz ar to vajadzīgo finansējumu noteikt varēs tikai mācību gada sākumā. Taču pārsteidzot pedagogu arotbiedrības pārstāvjus, ministre Ina Druviete šodien tomēr nāca klajā ar paziņojumu, ka valdībai tiks prasīti vairāki 10 miljoni eiro. Lai mēs varētu izpildīt tās saistības, kas ir ietvertas gan jau esošajos normatīvajos aktos, tās saistības, kuras mums izvirza Līsda, šī summa ir liela. Mums būtu nepieciešama vismaz 30 miljoni zinātnē, 15 miljoni augstākajai izglītībai, un ja mēs vēlētos pildīt Līsdas prasību par 10% darba algas pieaugumu, tie arī varētu būt gandrīz 30 miljoni. Tātad kopā 75 miljoni eiro ir summa, kas nākamgad būtu vajadzīga papildus jau ieplānotajam izglītības budžetam. Tā gan pagaidām ir aptuvena aplēse. Tuvākos mēnešus izglītības ministrija veltīs precīzās summas aprēķiniem un uz valdību 2. augustā sola doties ar spēcīgiem argumentiem. Ja būtu šīs summas tātad nodrošināts arī no valsts budžeta, mēs tiešām varētu sākt elpot, un mēs justu, ka izglītība un zinātne ir novērtēta. 75 miljoni, ja pienāktu klāt nozarei, tas būtu ļoti labi. Tomēr visas prasītās summas saņemšana ir maz ticama. Tradicionāli vasarā papildu līdzekļus savai nozarei prasa katra ministrija, tāpēc tas, cik daudz naudas spēs izcīnīt izglītībai, tieši atkarīgs no ministrijas ierēdņu prasmes pārliecināt. Līva Rauhvargere, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.